vārdā un pēc pagājušās sarunas ar Aivaru un Baibiņu arī sagatavoju 10. Bet tas būs tāds saīsinātā versija, jo iespējams, kad vēl kādu reizi par šo tēmu paturpināšu. Šī tēma ir par piedošanu, un nevienmēr jau mēs sastopamies ar apstākļiem, ka katru reizi mēs tiekam apvainoti vai aizskarti, bet, paldies Dievam, mēs nedzīvojam tādā citā kultūrā, kur kristietība ir mazākumā. Kristu pieminēt nevar, un bieži vien par Bībeli un Kristus pieminēšanu uzreiz liek cietumā vai tiekam sodīti. Un tad piedotiem saviem ienaidniekiem jau ir pavisam cita nozīme un kā spēt iet tam visam cauri. Bet bieži vien mēs sastopamies tomēr ar citiem viedokļiem, citiem cilvēkiem, kas nepiekrīt, kas aprunā mūs, un reizēm mēs iekrītam kaut kādās problēmās dēļ tā, ka nespējam piedot. Un man ir daudzi cilvēki, arī kristīgi cilvēki, kas ir tagad baznīca, meklē Dievu, bet principā viņi nespēja piedot pārdarījumu savam vīram, savai sievai, saviem bērniem. Un no tā izēja daudzas problēmas arī garīgi un miesīgi pie veselības un tā. Dieva vārds mums, un vairākas raksturvietas es šeit arī lasīšu, kas pats par sevi runā par piedošanu. Un ja šodien jums šī tēma nav aktuāla, tad varbūt paturiet to, piefiksējiet un kaut kādā mirklī atkal spēt pārskatīt un pārdomāt tieši tad, kad jums tā būs viss nepieciešamākā. Mateja 5:7 un pēc tam 5. nodaļa 21.–24. pants. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķi, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievs, tas sodāms ēles ugunī. Tāpēc, kad tu upurēji savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kāds ar tevi, tad atstāji turpat altāru priekšā savu dāvanu, noej un izlīgst pa priekšu ar savu brāli un tad nāc un upurēji savu dāvanu. Šeit šodien arī ir pirmā svētdiena un svētais vakariedienas, kas arī ļoti būtiski, kad mums nav kaut kāds grēks vai nepiedošana vai dusmas sevišķi pret saviem tuvajiem cilvēkiem, un ka mēs esam tādi, kas esam izlīdzinājušies ar Dievu un līdz cilvēkiem un spējam ņemt svēto vakariedienu un tā tīru sirdi. Marka 11:25, un kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet. Ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpums. Un psalms 66:18. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs visuvarenais man nebūtu uzklausījis. Un tāpēc tik svarīgi, ka mēs spējam piedot. Es sastopos ar cilvēkiem konsultācijās, kur meklē palīdzību un tā kā gribētu Dievu vairāk piedzīvot, bet nespēja. Un viena no lietām, kāpēc nespēja, ir tieši šīs piedošanas jautājums. Kad ejam dziļāk, saprotam, nespēja piedot savam tēvam, nespēja piedot savai mammai, nespēja piedot savam darba bosam, kurš ir nepamatoti samazinājis algu vai izmetis no darba un tā tālāk. Bet mums, kristiešiem, ir jāmācās, un tā ir viena no lietām, ko es tā pats praktizēju, neizdodas vienmēr, ka atstāt tās dusmas vai to atriepšanu Dievu rokās, kā Ebrejiem 10:3:2 saka, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis, man pieder atriepšana, es atmaksāšu. Un atkal, tas kungs tiesās savu tautu.
Un, protams, kā nu būs kāds sprediķis bez Ukrainas piemēra, kad tiekoties ar kādu komandieru šeit Latvijā no Ukrainas, kurš teica, ka viņš ir sapratis, ka naids, kas Ukrainas tautu un karavīru šobrīd principā uztur pie dzīvības un spēja viņu izdarīt brīnumainas darbus, tieši naids pret tiem Krievu karavīriem un to viņu padarīto un pret Putinu, protams. Tad viņš saka, es esmu nomainījis naidu pret mīlestību, jo naids man pašu sagrāva un es biju tāds, kas nespēja vairāk ne no rīta piecelties, ne iet un darboties, ne dot komandas. Un viņš tāds ticīgs cilvēks, viņš saka, nu tas, ko es no Dieva piedzīvoju, tas bija apbrīnojami. Un šobrīd uz viņu skatās kā uz tādu trako, bet redzot, kā viņš strādā, liels tāds komandieris, noteiktās vietās un šobrīd ļoti karstos punktos un ļoti veiksmīgs arī savā tādā darbībā. Dievs arī tur stāv viņam klāt. Bet viņš ir nomainījis naidu pret mīlestību, nepiedošanu pret piedošanu, un to viņš arī šeit līdzīgi kā ebreju vēstulē sacīja. Es atstāju visas tās negatīvās, nepareizās emocijas pie krusta, atstāju Dievam, lai viņš tiek galā. Mans uzdevums šobrīd ir iegūt brīvību un mieru, un kā es to varu iegūt, piedot un mīlēt. Un daudz cits lietas viņš sacīja, bet tas citā reizē. Mums ir jāmācās uzticēties Dievam, un tā uzticēšanās Dievam nozīmē, ka Dieva gars strādās pie mūsu rakstura, jo mēs ļausim caur uzticēšanos to darīt. Un ja mēs ļausim Dievu garam pie mums strādāt, tad agri vai vēl mēs nonāksim pie tā, ka mums ir jāmācās, mums ir jāpiedod, un tā būs mūsu izvēle. Tā nebūs Dieva izvēle, tā būs mana izvēle, ko es daru ar nepareizām emocijām, ar nepareizo rīcību, tā izskaitā arī domājot par piedošanu un nepiedošanu. Tā būs tava izvēle, piedot. Piedot un atdot Dievu rokās to visu. Un šī nepiedošana viņam daudzās lietās viņa var izdarīt daudz problēmas. Gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā mēs varam lasīt par gadījumiem, kad Dievs bija spiests atdot cilvēkus mocītāju rokās. Un viens no tādiem gadījumiem notika Korintas draudzē. Un šai draudzē bija kāds cilvēks, kurš pārkāpa laulību, un tāpat laikā viņš izrādīja pilnīgi vienaldzību attiecībā pret grēku vispār, un personīgi pret savu grēku. Un tad, kad draudze atmaskoja šo cilvēku grēkā, šis cilvēks nenožēloja savu grēku un nezemojās. Un, kad soda mērs par tādu viņa augstprātību un vienaldzību, draudzē tika dota vara no Dieva, un viņu nododam ar mūsu kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanā, lai gars tiktu izglābts. Tā kunga dienā 1. Korintiešiem 5:5. Un arī Pāvils runāja ar Aleksandru un Himenēju, kurus viņš nodeva sātanam, lai tie iemācītos nezaimot Dievu. Jo šī tādā lielākā kontekstā tā nepiedošana, viņi ir viņi līdzinās augstprātībai, viņi līdzinās tam, ka mēs neusticamies Dievam, tad arī kaut kur zaimošanai un neusticēšanās tam, ko Dievs varētu darīt. Kādas tad var būt tās nepiedošanas sekas mūsu dzīvē? Nepiedošana var dot vietu sātanam mūsu dzīvē un draudzē. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu vēlnam. Tātad caur šo nepiedošanu nāk citas emocijas klāt, nāk dusmas, nepareiza rīcība,
Un katrā ziņā mēs, pirmā lieta, ko mēs izdarām, mēs neļaujam Dievu garam mūsu dzīvē strādāt, bet taisn otrādā kaut kur notiek tāda bloķēšana saskarsmē ar Dievu, ka es vairāk viņu tik daudz nesadzirdu, vēl vairāk es dodu vietu Sātanam, un Dievs nevar man lietot tā, kā viņš gribētu. Un tad mans raksturs arvien vairāk ir tāds veidojās, kā es it kā Dievu nemaz nepazītu. Atsirdībā, lēnprātības vietā, augstprātība, pazemības vietā. Un dažkārt mēs iedodam tādu rīcību Sātanam, ka Dievs noņem apsardzību no mūsu dzīvēm, un tad ir lielas problēmas. Mēs atceramies, kas notika Ieba dzīvē, ja tur Dievs pieļāva, viņš noņēma apsardzību no Ieba dzīves. Mums šodien ir jādzīvo tā, lai mēs patiešām meklējam Dievu prātu, un cik mēs un mūsu izvēles ir pareizas un mērķiecīgs, lai mēs varētu Dievu spēku saņemt un tad izvēlēties piedot, izvēlēties pareizo ceļu, lai Dievs varētu mūs svētīt. Un tāpat, tad, kad mēs it kā darām visu pareizi un liekas meklējam to kungu, tāpat jau notiek dažādi izaicinājumi un pārbaudījumi mūsu dzīvē. Un bieži vien tie pārbaudījumi notiek, lai pārbaudītu mūsu ticību un pārbaudītu mūsu uzticēšanos Dievam. Un vēl vairāk pēc tam mēs varētu skatīties, kāds Dievs ir. Bieži vien nepiedošana atņem mums tādu Dieva to žēlstību, jo tā baro rūgtumu sakni, kura rodas šīs nepiedošanas rezultātā. Dzenieties pēc miera, Ebrejiem 12, 14, 15, ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Man ir bijuši gadījumi, kad es esmu tiešām ļāvis nepareizām emocijām savā dzīvē un nepareizai pēc tam rīcībai attiecībā uz to, ka kāds man ir aizvainojis, man liekas, ir taisnīgi tur tā cīnīties, bet tas rezultāts ir bijis pavisam slikts, un šobrīd es saprotu, tā bija mana tāda kļūda un zināmā mērā augstprātība vai arī visādā veidā, tur citas arī niansītas klāt, neatkarīgi, kā tas otrs rīkojās, vai trešais, kā rezultātā. Man vēlreiz šis vārds no ebrejiem jāatgādina: dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu, pielūkodam, ka neviens nezaudētu Dievu žēlstību, lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu, un daudz ar to netiktu apgānīti. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam iet cauri dažādiem apstākļiem, grūtībām un spēt piedot. Un tādā veidā Salamans jau var saka, ka ja tu saviem ienaidniekiem spējas piedot, tu tādā veidā uz viņu galvām karstas ogles kaisīs. Pilnīgi cita attieksme nekā pasaulīgiem cilvēkiem, kur Kristu nepazīst. Bet mēs taču Kristu gribam pazīt, mēs viņu gribam vairāk iepazīt, un mēs varam sacīt, ko vakardien viņš ir mūsu dzīvē darījis, kā viņš mūs ir pārveidojis un uzrunājis. Un tāpēc šī trešā lieta, ko nepiedošana var izdarīt, izārda dievišķo saikni vai savstarpējās attiecības, atnes šķelšanos Kristus miesā. Un bieži vien, kad es runāju ar pāriem, kristīgiem pāriem, runāju draudzēs ar kādiem cilvēkiem, kas ir problēmās, bieži vien tieši šī nepiedošana dažādos apstākļos ir izraisījis problēmas. Protams, tur ir daudzas citas lietas, reizēm vardarbība ģimenē un reizēm krāpšana un reizēm vēl lietas, kur pilnīgi tev vajadzētu teikt,
un robežu nepārtraukta pārkāpšana, kur tev vajadzētu teikt, jā, te nevar, to vairāk, to nevar piedot, bet tur ir dažādi citi rīcības plāni. Viena lieta ir par piedošanu, cita lieta ir par aiziešanu no tās vides vai kāda savādāka rīkošanās, bet tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs mācamies uzticēties Dievam visā un ka Dievs caur apstākļiem mūs veido. Kas norobežojas no citiem un turas pats par sevi, tas meklē savu iegribu un pretojas visam, kas labs. Tā ir vēl viena lieta, ko nepiedošana var mūsu dzīvē izdarīt, ka mēs sākam vainot visus citus un sevi vairs neredzam. Un mēs paliekam vieni un liekas visapkārtējie neko nesaprot. Sākot ar prezidentu un beidzot ar ministriem un mācītājiem un darba devējiem un tā tālāk. Un šeit vairākos citos tulkojumos ir teikts tā, par šo Salamāna 18.1. Cilvēks, kurš dzīvo viens, izdabā savām kaprīzām un skaišas par jebkuru padomu no malas. Un cilvēks, vēl kāds cits tulkojums, kurš dzīvo izolācijā, meklē tikai savu labumu un smējas par katru saprātīgu rīcību. Jaunās amerikāņu bībeles tulkojums saka, cilvēks, kurš norobežojas no citiem, meklē attaisnojumu un vienmēr atrod iemeslu strīda. Tā ir tā nepiedošanas saknība, arī citu nepareizu emociju rezultāts, kad cilvēks paliek viens, viņš grib palikt viens, viņš norobežojās, un tur jau tālāk ir redzama augstprātība, lepnība un viss pārējie ir slikti. Bieži vien ir ļoti talantīgi, spēcīgi cilvēki, un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mēs lasam vārdu, paliekam tajā. Un ko mums darīt, kad mums ir problēmas ar vienu vai citu emociju, un tā skaitā arī ar nepiedošanu? Izsūdziet savus grēkus, kā Dieva vārds saka, Dievam, cilvēkiem, Jākapa 5.16, izsūdziet citam savus grēkus, aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt, un tad daudz spēja taisni cilvēku lūgšana darbotamās tavā spēkā. Tad, kad esam kādu apbežojuši, tad ir tas, ko es sākumā lasīju, ka tu ej pie tā altāra un atceries, ka tu kādu esi apbežojis, aizēji, izlīdzinies. Jā, tā mums bieži vien ir bijuši sarunas ar Gituci, kur viņi sacījis, kad fokusus es visādas taisu, dēļ sava rakstura vai, dēļ varbūt nepareizām arī attiecībām tajā mirklī ar Dievu, bet tā lielākā lieta ir, ka vienmēr mēģinu atvainoties, un problēma sākās tad, kad liekas, šoreiz es neatvainošos, tāpēc, ka 90% viņi ir vainīgi. Kāpēc man atvainoties? Un tad šī nepareizā doma var izdarīt ļoti nepareizas lietas dzīvē, un tā ir atkal mūsu izvēle, ko mēs darām. Un mums ir jāiemācās atvainoties neatkarīgi, ka 90%, man liekas, ka, vai pat 150%, ka otrs ir vainīgs, ja? Bet atvainojies un uzticies, un neatkarīgi, kad otrs varbūt, vai arī pirms atvainošanās tev būs tāda ideāla, ģeniāla ideja, un viņš jau vai viņa nekad jau tev to nepiedos, nekad. Tāpēc nav vērts atvainoties. Tā es arī dzīvošu. Bet arī to mēģiniet nepieļaut, lai Sātans jūsu dzīvē kaut ko. Bieži vien mēs sakam tā, es nevaru viņam piedot. Bet bieži tā ir taisnība, ka es savā spēkā otram piedot nevaru. Un tāpēc lūdziet Dievu, lai Dievs varētu to izdarīt. Lai Dievs varētu jūs stiprināt un aizskārt. Jūs nevarat, bet Dievs visu var. Un viņš caur jums to var izdarīt. Ļaujieties Dievu mīlestībai un piedzīvot viņa spēku. Ja es viņam piedošu, dažkārt sakam, tād viņš mani izmantos vai arī domās, ka es atbalstu viņa grēku. Bet bieži vien piedošana nav atkarīga no tā, vai šis cilvēks ir piedošanas cienīgs vai ne.
Un piedošana nav atkarīga arī no tava pāridarītāja grēku nožēlas vai viņa izmainītās sirds. Mēs piedodam tikai tā labi, ka mums pašiem ir piedots pēc Dieva varenās žēlastības. Un trešā lieta, man ir jāizdara maksimāls spiediens attiecībā pret savu pārdarītāju, lai viņš nožēlotu grēkus. Dažkārt tā doma tāda. Ja piedošu viņam uzreiz, viņš var tā arī nenožēlot grēkus. Cik bieži mēs tajā maldamies. Ja tu neesi Dievs, tad nejaucies viņa lietās. Dievs var izdarīt vai radīt tādu spiedienu uz to otru cilvēku, par kādu neviens no mums nezina. Un te ir turpinājums tam, lai tu varētu piedot, uzticies un paļaujies Dievam pāri visam. Un nemēģini ņemt pasaules piemēru un citu cilvēku piemērus, kā viņi ir piedevuši vai nepiedevuši drīzāk, un kāpēc viņi nav piedevuši. Tu iekatīsi tādā smalkā slāstā, bet mācies piedot un atdot Dievam visu. Un ko Dievs tev ir galvenais sacījis? Un Dievs vienmēr saka, piedodiet saviem pārdarītājiem. Dievs šodien bagātīgi mūs svētī ikvienu, ka mēs saprotam, ka tāda tīra sirds un atklātas un patiesas attiecības ar Dievu, tās vienmēr nāks par svētību mūsu attiecībām ģimenē, draudzē, darba vietā, neatkarīgi no tā, ko citi sacīs. Un tad, kad mūs ir sāpinājuši, mācieties piedot. Tad, kad mēs esam kādu sāpinājuši, mācamies atkal prasīt piedošanu, lai Dievs bagātīgi svētī. Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu gādību un rūpi un žēlistību, kur tu mums esi parādījis. Tu mums necienīgiem esi devis tik daudz un mūsu grēkus esi piedevis. Un bieži vien mēs nespējam citiem piedot. Un tāpēc mācamies paļauties uz tevi un tavu vārdu un to, ko tu mums esi sacījis, un Svētais Gars nāc talkā, dod spēku un izturību. Āmen.